Šajā 10 sēriju ceļojuma apskatā parādīsim, kā ielūkojāmies lielākā Itālijas ezera Gardas ezera pilsētiņā Sirmionē. Apskatām Ligūrijas reģiona otru lielāko pilsētu Spēciju, izbaudām gleznēnos dabas skatus ejot taku Cinque Terre dabas parkā un ielūkojoties mazajos ciematiņos, apbrīnojam Vatikānu un Romas slavenākos apskats objektus, izbaudam atpūtu Villa Paradise ar fantastisku skatu uz vidusjūras piekrasti un izgaršojam gelato Amalfī pilsētiņā, kā arī izejam Dievu takas vienu no posmiem un noslēdzam šo Itālijas piedzīvojumu ar fantastiskās Venēcijas apmeklējumu. Čau, labrīt visiem Spēcijā! Buongiorno! Mums ir nākamās dienas rīts un mēs dodamies brokastīs. Jā. Reku mums ir viesnīca sēka, bet viesnīca sēkā nav brokastu telpas, tāpēc brokastis ir pavisam citā vietā, pāri ielai, kafejnīcā. Mums iedeva 4 voucherīšus ar, šodien mēs tik apskatījāmies, ka uz voucherīšu rakstīts Light breakfast. Jā, vieglas itāļu brokastis. Nu, es tā izskatās pēc kafijas un krosāna, bet redzēsim, kā būs. Bet mums jau gribās tā normāli pārēst no rīta, kā jau latviešiem. Tāpēc, aiziet, esam ieradušies. Tāda maza ieskrietuvīte. Kafiju jau pucē, jau tā īsa. Tā, es saprotu, no šitā mēs varam izvēlēties šobrīd, ja? Jā. Ideāli kafija un vulciņas. Kaut kas vairāk arī būs, nebūs? What is this? With this? Apricot jam. Apricot jam. And this is vanilla cream. Vanilla cream. This one, please. How much? One for each, eh? Coffee and orange juice. Šito tas ir aprikot. This one. Yeah. This one. Today, what do you want? One green tea. An americano. Okay, bring to the table. Thank you. Mane? Pārējo mēs varam pieņemt. Brokastis. Bet tā, itāļi ēd. Nu, baigās brokastis itāļiem. Skatoties. Viņi ēd brokastis. Nē, brokastis. Viņi ēd maizīt, vienkārši vienu krosānu un kafiju padzer. Tas viss viņa brokastis. Tā viņi dara. Kur viņš būs kaut kur rītīga putra jāatrod vai kaut kas tāds, es nezinu, kārtīgas desas, bekoni, olas, omletes būs jāmeklē kaut kur ēst. Šodien ēdīs kā itāļis. Paņemsim vēl varbūt vienu. Labo vedīt. Tā, nu mēs naudiņu grabinām vēl, vēl pāris bulciņā, lai ir tā kārtīgi pārēdis. Maza ieskrietuvīte. Viss notiek kā, principā, tīri kafijas padaršanai. Tātad, īstas itāļu brokastis, jā. Tēja, krosāni. Atnesa gan mums vēl suliņu un kafiju. Un rekur īsts latvietis savukārt meklē ēdienkartē kaut ko vēl apēda. Tas nav normāli. Goda vārds? Tev nav normāli. Viņiem tas ir pilnīgi normāli, ka viņi visi sēž ārā. Un visi ēd bulciņu ar kafiju. Visi. Mēs arī ēdīsim bulciņu kafiju un vēl kaut ko piepieksim klāt. Tad bulciņas ir tik garšīgas, tik svaigas, tikko ceptas, mums nenocietāmies un vēl pa vienai paņēmām. Vienkārši mēli norīt var. Lūk, šādi izskatījās kādreiz šī ēka, kur mēs šobrīd atrodamies. Tieši šitā mēs atrodamies kafejnīcā. Lai parādīšu, kā no ārpuses viņi izskatās. Tātad, un lūk, šādi tā ēka izskatās no ārpuses. Šobrīd, 24. gadā. Brokastis ir pārēstas un mēs jau tuvojamies stacijai. No viesnīcas līdz stacijai mums 1 minūtes gājiens ir vispār ideāli. Uzmanīgi. Tāpēc tagad pērkam biļetes, sēžamies vilcienā un braucam līdz pirmai Cinque Terre pilsētai. Mums vajadzīgais virziens ir Levanto. Šobrīd būs pēc 10 minūtēm vilciens un nākamais tikai pēc pusstundas. Es ceru, ka mēs izstāvēsim lūk šo rindu laicīgi, lai paspējam nopirkt biļetes uz šo vilcienu. Es ļoti ceru, ka mums tas izdosies. Ja nē, tad gaidīsim pusstundu. Vispār nav problēmu. Būs laiks saprast. Jā, un no kura perona mums doties? Skatieties, cik daudz vispār cilvēku. Tā vispār, Spēcija vispār tā izskatās tā kā bāze visam tam ir, tur, kur
Tur, kur visi tie turisti, kas apmeklē Cinque Terre takas, viņi šeit viss bāzējās, šeit Spēcijā. Tā izskatās. Jā, tur jau ir mazi ciematiņi, maz vietas. Maz vietas, jā, šeit, jā, dārgi, jā. Šeit ir ļoti daudz viesnīcu ir. And hiking car for one day. Just for today? For today. 2 tickets? 2 Yep. tickets. It's going to be 39, Mara. Want to pay by card or cash? Yeah, card. Perfetto. Writing here, sir, your name and her name. Tātad jāuzraksta vārds un uzvārds. Tā saprotu uz kartiņas. Vārds un uzvārds. Samaksājām mēs 39 eiro, viena rekur maksāja 19,50. Šie tātad ir neierobežot braucienu vilcieni vienai dienai, šodienai, redz, ir 23. datums, ja? Un tātad maksā par pārgājienu takām, izņemot mīlestības ceļu. Tātad ejam uz otro platformu. Meklējam. Tur ir trešā. Otrā. Ok, ejam. Sorry. Lūk, otrā. Jā, lūk, otrā platforma, kāpjam augšā. Tā lūk šādi izskatās perons. Kaut ko te var nopirkt vai noskanēt kaut ko. Jā, vai aktivizēt. Link to... Nē, bet re, kur ir kaut ko karte. maksāt, nav ne jausmas, ko Tātad to var izdarīt. Re, kur iekšā var sēdēt? O, normāli. Re, kur pat ir iekšā uzgaidāmā telpa. Starp peroniem šitā rekora balodīšana kopā. Nu, nāc tagad šurp, jā? Nu, kur tad tu dosies? Baigais un aizlido. Tā balodīti mēs aizbiedējām, viss kārtībā, bet tā nopietni šeit var pasēdēt. Un tepat arī ir monitors, kur var redzēt visus galamērķus un cikos attiet vilciens. Attention please. Stand behind the yellow line. Il treno regionale 22907 di Trenitalia delle ore 10:02 proveniente da Levanto e diretto a Las Vegas. Nu, godam, mūsu vilciens ir piestājis, kāpjam iekšā un dodamies, es domāju, augšā. Es ceru, ka pareizais. Ejam augšā, es gribu augšā. Wow! Kas pa smukiem vilcieniem. Mums jau vecīgi drīz jākāp ārā uz reizi, tā kā tālu nebrienu. Nu, vismaz apskatīties, kā izskatās vilciens Itālijā. Mums praktiski 5 minūtes un mums jākāp ārā. Kā saucās mūsu pirmā pietura, tu zini? Ne, es nezinu, kā saucās mūsu pirmā pietura. Pirmā pietura saucas, tiekās par pieturināšu, lai redz. Rio Maggiore. Bet vilcieni ļoti smuki man patīk. Salīdzinot ar Čehiju, viņi vispār ir tīri, tādi, nu, tīri salīdzinot ar Čehiju. Čehijā jūs redzējāt, jā? Mūsu ceļojumā pa Prāgu, kādi izskatījās vilcieni. Tātad Cinque Terre reģionam ir iespējams nopirkt 2 kartes dažādas. Ir iespējams nopirkt tikai trekking kartu, kas ir tikai tātad taku karte. Tur sanāk šobrīd 7,50 vienai dienai. Bet tā kā mums vajadzīgs arī vilciens, jo mēs ar mašīnu negribam braukt, meklēt tur stāvvietas un kā saka, čakarēties, tad mēs ņēmām Cinque Terre Treno karti, kas ir vilciens, bezlimita braucieni ar vilcienu šajā reģionā līdz Levanto, Spēcija Levanto. Tātad šis te posms un viss tur var kāpt ārā katrā pieturā, braukt atkal tālāk bez ierobežojumiem. Tāpat ir iekļauts Cinque Terre reģiona šajās te stacijās toaletes ir jābūt bez maksas. Spēcijā tas nebija. Jo Spēcijā ir eiro jāmaksā, mēs tikko bijām. Viņš gan mūsu divatā palaida par eiro. Bet pārējās dzelzceļa stacijās vajadzētu būt, ka tas ir bez maksas. Vēl ir iekļautas tātad šīs te maksas par takām ir iekļautas izņemot Via della More. Via della More ir taka no Rio Maggiores līdz Manarolai, kur ir jābūt nopirkta gan šeit taku kartei, vai nu šī, kas ir mums, vai trekking karta atsevišķi, plus ir jāmaksā vēl 10 eiro papildus. Jo šī taka bija apmēram 2 gadus slēgta. Saprotu, ka tur laikam dēļ lietus gāzēm. Ja kāds zina vairāk, var komentāros droši komentēt. Bet es saprotu, ka taka bija
teiksim, tā dabas papostīta, un viņu apmēram 2 gadus tagad renovēja, un līdz ar to ir papildus maksa vēl jāmaksā par to, ja grib viņu iet. Cinque Terre karte tātad ietver neierobežots braucienu skaits vilcienam, kā jau es minēju, Spēcijas Levanto līnijā. Reģionālās vilcienās 2. klase. Tāpat, kā jau es minēju, bezmaksas tolašu izmantošanas stacijās, Cinque Terre reģiona, ciematiņos. Nacionālā parka teritorijā bezmaksas autobusi. Tātad ir, man liekas, vietas, kur, teiksim, no ciema jātiek augšā līdz takai vai kaut kā tā, tad tajos autobusiņos arī var tikt. Un kā arī atlaides Spēcijas muzejos, ja kas ir, ja kādam interesē. Internetā, protams, visa informācija ir atrodama, un šobrīd karta mums izmaksāja 19,50, jo jau ir sezonas beigas, bet sezonas karstākajā laikā viņam maksā 32,50 € vienai dienai, vienam pieaugušiem. Tad vilcienā ir rozetes un USB, var uzlādēt telefonu, un es arī šī monitorā redzēju, ka ir tolkas gan priekšā, gan aizmugurē. Tu redzēji to skatu? Es ļoti minimāli redzēju. Es ļoti minimāli skatu redzēju, jo mēs šobrīd esam iebraukuši tunelī, un mēs principā neko neredzam. Neko. Sieva kaut kādu skatu redzēja, īsts brīdiņš bija ārpus tuneļa. Visas 10 braucienu minūtes mēs pavadījām tunelī, un izkāpjot platformā arī tunelī. Skatieties, kāds skats pavarās no vilciena platformās. Pieticīgs skats, ja? Ar to vajadzētu tikt līdz, man liekas, tā, ko vajadzētu tikt rekur līdz pašai Rio Maggiore pilsētiņai, jo mēs esam bišķīt aiz. Parādīšu. Skats no platformas. Kā jums? Ierakstiet komentārā. Edzi, mēs esam šeit, jau bišķi garām, un pati pilsētiņa ir šeit, tā kā mums ir jātiek līdz pilsētiņai, rekur iesim. Pa turieni, jā, akurāt iesim. Jābūt īpaši akurātiem, jo ārā līst lietus šodien pat šobrīd bišķi smidzina. Un taka var būt slapja, dubļaina, tāpēc ļoti akurāti. Pa šitām kablītēm būtu noteikti ļoti akurāti jākārš. Pa kurām? Arī pa šitām. Wow, bez margām, jā? Jā. Ej, tu nost lejā, es nezinu, kādu metri. Nu, 1,20 m noteikti ir. Not today, tāda šitien vienā vietā sētiņas nav, kā mēs redzam, jā. Bet es pamanīju to, ka šeit tādas trepītes ir izkaltas klintī, un turpat tādas improvizētas margas no striķa uztaisīts, un var reāli nokāpt lejā. Tā mums būs jākāp tur augšā, es tā saprotu. Un iedomājieties, cilvēki šeit dzīvo, rekur balkoniņš, te var noiet lejā uz pirmo stāvu, un tu pēkšņi tāda krauja lejā. Interesanti, uz visām pusēm šī tādas mazas šauras ieliņas ar kāpnītēm. Mēs tikko no turienes atnācām. Augšā var uziet. Šeit tāds neliels krustojums. Not worry, that's steep. Tā, un mēs dodamies tālāk. Izstāsta, ka kāpņu telpa. Dzīvojamā māja kāpņu telpa. Jā, viss tālāk aiziet nevar. Lūk, šitādās kāpņotās ieliņās te viss ir, bet te īstenībā var apmaldīties, īsti nevar saprast,
kurā brīdī uz kurien ir jāiet. Vai nu riktīgi augšā, vai nu riktīgi lejā. Un tu nezini, vai tur normāli kaut kur varēs aiziet. Nu, bet mēs dodamies. Tad, kur izgājām tieši no tās mazās kāpņu telpas un lūk, izskatās šādi. Pēkšņi. Viss ir ok. No turienes mēs esam veiksmīgi nokāpuši un tikuši līdz tādam laukumiņam, ja tā to var teikt šeit pilsētā. Un tur atkal augšā jāiet. Mēs tagad iedomājāmies vasara, jūlijas, plus 35. Nenormāli daudz turistu. Nē, labāk oktobra beigas. Jā. Vispār ideāli. Pat plus ir tas, ka šodien saule nespīd. To tas skats arī no otras puses. Tikko mēs bijām tādā vietā, gājām no turienes, atnācām te. Interesanti maza kafēnīca. Picu iekšā var nopirkt. Un šitādi 2 beņķīši normāli uz kāpnītēm var pasēdēt. Un te visur, tur ir dzīvojumās mājas. Atkal veikaliņš. Cenas. Cenas te ir šādam piecīts. Vīrīgs laikam sanāk 3 eiro, 2 eiro. Kanoli ir kaut kādi. Un tālāk. Baigās tunelīts te. Miksa. Wow. Protams, kur te ir Itālija bez pīcas. Šitādas pīcas. Tāda šitāda tūtiņa. Ar friškām, ar ziltiņām. Ar kalmānu gredzeniem. Mazā 9 eiro. Miksiņš. Lielā 15. Mega miskastes mašīna. Jā, nu šeit savādāk nevar, tajā parasti mašīna tā neiebrauks. Baigais uzkāpis, tur pasties putns. Re, kur viņam savs batuts aizlidoja. Jā. Viņš zina, ka ēda. Bet tieši dēļ tā, kad ir ļoti liels turistu pieplūdums, piemēram, šis te Via de Amore, nu, tas mīlestības ceļš saucamais, ja? Viņš tieši tāpēc arī tiek likta tā maksa, lai tā kā, nu, palīdzētu parkam. Lai tikai ierobežotu cilvēks? Nē, lai palīdzētu parkam pēc tās takas atjaunošanas atgūties droši vien. Un otrs ir, lai ierobežotu to turistu skaitu, tāpēc, ka tad, kad tu pērci biļeti tam mīlestības ceļam, tev ir jāizvēlas konkrēts laiks. Attiecīgi, man liekas, ka viņi tur kaut kādus 100 turistus palaiž vienā laika posmā tikai. Lai mazāk šī taka tiktu noslogota. Tā iespaidīgi, es tev teikšu. Viņš šeit ir līmeņi uz augšu. Jā. Un visu laiku uz augšu, uz augšu, uz augšu. Un tad pēkšņi uz leju te ir. Un tur atkal uz augšu. Un tur mašīnas augšā stāv. Oi, vīriņi, es varētu vīna glāzi tagad iedzert. Es nemaz nešaubos. Vai aparo viņam. Tā šeit ir vīnogas, jā? Mēs te atgriezīsim. Noziedējušas jau, augļi jau beigušies. Uz šajien noteikti būs jāviežās, te ir ko darīt. Te ir ko darīt. Te ļoti smuki. Iedomājies pēc veikala ar iepirkumiem uz mājām doties pa šito te taciņu, ārprāts. Ot jābūt kājām trenētām, lai šitādā pilsētā dzīvot. Tāpēc jau var ēst katru dienu pastu un pēc mašīnas brauc, kur paskatīties šitās mega mašīnas. Bet te ir transports. Tāpēc jau var ēst katru dienu picu un pastu, ka tev šitādas kāpnītes ir jāizsteigā. Iedomājies, uz darbiņu tev jāaiziet, jānokāpj uz augšu un uz veikaliņu. Padomāsi vēl, cik picas grib apēst.
Nu, tur jābūt kādam labam skatiņam, es tā domāju. Mēs te nebijām vēl? Jā, kur tad mēs te bijām? Noteikti vēl neesam te bijuši. Te pa augšu var doties gar jūru. Nu, ideāli. Vecs flīzēts jumts. Reku mēs pa leju gājām tur uz šeieni, un tagad mēs dosimies pa šeieni tālāk uz dzelzceļa staciju. Pamazām sāk tie zilie ūdeņi parādīties. Saulīte sāk spīdēt. Jā, pamazām lien ārā. Reku mums jātiek tagad uz staciju. Stacija mums rekur lejā ir. Un cilvēki jau gaida, lai braukt uz nākamo pieturu. Arī mēs tieši to arī darīsim. Redziet, kur ir pilnīgi svaigas, margas sataisīta staciņa. Tur ir tas Via di Amore, ja es pareizi saku itāliski, tas mīlestības ceļš saucamies, par kuru es teicu, ir jāmaksā papildus, kas iet uz Manarolu ciemu no šīs stacijas sanāk. Un tur papildus jāmaksā 10 eiro. Brauksim lejā līdz dzelzceļa stacijas līmenim, brauksim ar liftu lejā. Wow! Kas? Single lift ride ticket? 1 eiro labi. Free for customers facilities possession of tourist card. Mums ir bez maksas. Es ceru. Cinque Terre card is not valid. Neder. Maksāsim 1 eiro no cilvēka. Nekā skaitā ir. Jūs varat redzēt, jā. Loks ir ļoti tīrs šobrīd, ja šitādi lodziņi ir, pa kuriem ļoti labi visu var redzēt cauri. Ideāli. Es gaidīju kaut ko bišķi vairāk. Tātad lejā mēs arī samaksājam par liftu. Jā. Eiro no cilvēka samaksājām un mēs esam lejā. Varējām atnākt rekur no turienes. Varējām, bet tad kā viņām būtu normāli jāpasteigājās lejā. Pa tām visām trepītēm. Fiore ir romantiskākais Cinque Terre ciems, ideāls jauniem ceļotājiem vai pāriem, kas meklē iespēju pavadīt laiku ārpus viesnīcas, kā arī šeit ir attīstīta nakts dzīve, lai gan es pat neredzēju nevienu klubiņu, bet gan jau ka ir, ja jau tā raksta. Netālu no Gleznainās ostas atradīsiet viesnīcas ar perfektiem jūras skatiem, romantiskām brīvdienām. Šī ir labākā saulrietu vērošanas vieta Cinque Terre. Piestātnē atrodas kajaku un laivu novas, kā arī iespējas doties laiva ekskursijās. Es domāju, ka tas vairāk ir sezonā, jo šobrīd mēs neredzējām īsti tur, ka vāktos kāds izbraukumiem. Jā. 10 minūtes pagaidījuši. Nākamais vilciens un braucam tālāk vienu pieturu. Tāda normāla. Iekāpām vilcienā, apsēdāmies, nolika somu, 30 sekundes un jākāpj ārā. Ideāli. Šeit līdzīgi kā Dubajā. Kāpnīcas bultiņas vienā virzienā un otrā pusē otrā virzienā. Skaties, nesajauc. Kā jau mēs minējām, tātad tolete Cinque Terre kartes īpašniekiem ir bez maksas. Tā jāmaksā 1 eiro. Vasarā noteikti, kad ir pūlis, lai te visi viens otru negāstu no kājām, pat šeit ir pazīmēts tunelī bultiņas. Vieni pa labi iet uz vienu pusi, pa kreisi uz otru. Līdz Varnazai? Līdz Monterosso. Līdz Monterosso, ok, labi, iesim. Tātad esam izgājuši no tuneļa. Uzreiz sākas pilsētiņa ar kafejnīcām. Kalnaina pilsētiņa uz augšu. Un te kaut kāds laukums izskatās. Smuki tāds izklīdzēts. Vai ne? Labs. Un kas te mums? Skats uz pilsētas ieliņu. Pasties, ar mašīnu nevar iebraukt, vismaz ar laivām te var iebraukt. Es tā skatos. Pie dzintara jūrās. Vai, nē. Pie vidus jūras, tad sajauci vārdu. Neko dzēna. Pie dzintara jūrās. Ai, kas par skaistumu.
ūdensritums lejā rekord. Un uz kaut ko šeit tiek tirgotas biļetes, bet uz to nav nejausmas. Tātad šoreiz man ir pistākio, tiramisu un amarēnas saldējumiņi. Šeit maksā 4,53 bumbiņas. Tiramisu ir fantastiski gards. Vienkārši ideāli. Nu, kas var būt labāks par šo, kad līst lietas, kā jums? Kad mēs gaidām nākamo vilcienu, lai varētu braukt uz nākamo pilsētiņu. Šeit mēs burtiski 20 minūtes uzkavējāmies. Kā redzam, perons ir pie pašas kraujas, bet mēs tur netiekam šobrīd klāt. Attenzione, per agevolare l'accesso ai treni. Līst jau nu baigi, jā. Kāpjam nākamajā vilcienā iekšā. Un kāpjam nākamajā pieturā ārā. Jā, un nākamajā pieturā būs jākāpj ārā. Nē, vismaz pasēdēsim, vismaz 2 minūtes. Ja sanāks 2. Man patīk viņa vilcieni, tā tīri sakopti, zolīdi. Tu davai nečivini, iekāps nākamajā, skaties, tu būs viss piedirsts, atvainojos un sazīmēts. Vienīgais mīnus vilcienā, tu pa logu neko neredzi. Viss ir melns, jo brauc pa tuneli. Un pieturas ir tikai tad, kad izbrauc no tuneļa kalnā ārā. Kā šobrīd, viss jākāpj ārā 2 minūtes. Un nu, mēs esam gatavi iet tāku, kā redzat. Laikapstākļi vienīgais mūs nelutina. Nu, tas ir oktobris, ar to jārēķinās. Paredzēt grūti, kāds būs laiks. Bet nē, mēs dodamies. Un mēs neesam vienīgie, kas dodās šobrīd. Kā vēl? Kā vēl? Mēs ļoti ceram, ka norevsies šis laiciņš un būs saulains. Un tik kalnā augšā. Es jau pa priekšu aizskrējusi. No sākuma apskatīsimies šito viewpointu. Nē, te neko baigi neredzēs. Vistas ganās, privātmājas, dzīvokļi. Tas ir, ka te es neesmu mājās. Te neesmu mājās. Ja slota priekšā, tātad manis nav mājās. Kārtīgs citrus augu dārs. Izskatās pat ne. Tie ir gatavi citroni, kur ir. Gatavi. Mums nav citroni tieši tā. Ako potabile. Šeit redzi neusticās klientiem. Baila, ka aiznesīs kāds projām šito nerūsējušā tērauda katliņu. Ako potabile. Es domāju, ka tas ir dzeramais ūdens. Es ar tā domāju. Es tā ceru, ka tas ir Nevis mazgājamais kaut kāds. kanalizācijas ūdens. Nē, dzerami ūdeni. Visur ir daudz, kur Itālijā ir dzeramais ūdens. Pieejams. Uz to var ietaupīt. Droši vien lejā kaut kur būs jāiet. O! Briļumaku aizmirsti. Opasī. Skats uz jūru. Pēc lietus. Tas ir labi, ka lietas ir norimies un mierīgi var doties. Bet, es neteikšu, ka ir vēsāk. Jā, vēsāks nav noteikti, vienalga ir karsti. Tāda te ir check control. Jā, mums ir karte, jā. Jā, vai mums ir karte. Akurāti slidens var būt. Un uzreiz tāda nogāza lejā. Tur kaut kāds ūdens kritums vai ūdens vienkārši tek. Es pat iedomāties negribu, ka to lietu mēs tūlīt sagaidīsim šeit. Mēs pat pusi vēl neesam nogājuši, bet esam jau konkrēti sasvīduši.
Ir ko pakāpt. Tāpēc ejam. Jau tā, ka ir slapja, dubļaina, slidena. Bļēc, un vēl tas lietas nāk virsū. Wow, vismaz skats ir labs. Redzam to pilsētiņu. Tieši šitien. Un redzam, cik forši līst tur. Wow! Labi, ka tur. Bet tur arī līst, un tas nāk uz šejieni. Nē. Jā. Ai, kā tas lietus nāk uz šejieni. Viņš nāk riktīgi, jā. Es ļoti ceru, ka mums noveiksies. Tātad esam atnākuši līdz. Tā izskatās kaut kādai piknika vietiņai. Nezinu, vai te var kurināt ugunskurus, bet tādu lielu. Ugunskurus nevar kurināt, jā, bet nu izstāst, ka šeit cilvēki atpūšās, noteikti uzēd pusdienas, iestiprinās. Pašķurā krūmos, jā. Kur es jau redzu taceņu ar baltiem papīrīšiem. Kamuna de Vernaza, augstākais zilās takas punkts, 208 metri virs jūras līmeņa. Izskatās jau iespaidīgi tur. Un tepat arī dzīvojamās mājas. Cilvēki tepat arī dzīvo. Vispār ideāli. Es pat īsti nevaru saprast. Vai nu es esmu no lietus slapš, vai no tā, ka sasvīdis slapš. No abām pusēm slapjums. Tātad sākas kaut kāda civilizācija. Skatos, apelsīnu sula tiek spiesta. Svaigi spiesta apelsīnu sula, te var nopirkt, es tā saprotu. Ideāli. Mums gribās pasēdēt, iedzert normālu kafiju. Tā. Un te tāds pitstopiņš bija. Viss turpinās. Tā, kas garums ir apmēram 2,800 bija. Kaut kā 3 km, bet apmēram, bet pēdējā zīmīte mums līdz takas finišam vēl 800 metri. Noiets bija kaut kādi 2 km bija precīzi. Tad varbūt arī ir 2,800. Nu, re, kur mums šeit jākāp lejā. Tā, ka nav tā vieglākā, ņemot vērā. Tatru takas, pareizāk no Tatru takām īpaši neatpaliek. Nu, neatpaliek, jā, vienīgais šobrīd, kas lielākā problēma ir ūdens. No kā veidojas slapjums, dubļi. Nu, un pašam ir kā ir. Sāk tecēt pa kājām. Kājas jau ir cauri slapjas. Nē, būs jau labi. Jo sāk līt arvien vairāk un vairāk. Vienā brīdī it kā pierimās, un te atkal sāka. Wow, kas sāk pa skatu pavērties. Nu jau pavisam jautri sāk palikt. Kāds pa skaistumiņu. Jau tur lejā cilvēki ar pašu ūdens steigā. Un te arī redzam privāta teritorija kādam vietējam olīvu kociņi. Mums jau tā, ka iet uz beigām, cilvēki vēl tikai sāk. Kā redzam, šeit ne tikai kāpnes ir,
kas iet lejā, bet arī tek upe lejā. Praktiski šobrīd, jā. Tā ir tāds strautiņš maziņš izlaiņš tek lejā. Tā, un reku mēs no augšas jau varam redzēt stāciju. Augšā tur ir stācija un tur ir pat pilsētiņa. Paliek gaišāks, tas mūs priecē. Viņi irgāsies te pa maniem. Vai ne? Uz visām pusēm pakāpieni, uz vienu, uz otru pusi, augšā, lejā. Un upe tek vēl lejā. Kā es pilnīgi slapjas ir jau. Bet labi, ka vairs tik traki nelīst. Jā, mēs to izdarījām, mēs esam atnākuši līdz pilsētiņai ar nosaukumu Vernaza. Tagad noteikti meklējam kafiju, kaut ko mums jau vispār cauras slopšas. Labi, ka nelīst. Mums ir, reku, starp mākonīšiem jau parādās debesis. Ideāli. Oho, kāds pasties. Kāds burkas ar korķīšiem. Šitāda? Jā. Un caur to taku iet cauri pa to? O, kas pa skaistumu. Es ar tāpat domāju tūlīt. Wow. Vienkārši skaisti. Viņš dodās vienkārši savās lietās, savās darīšanās. Vai arī novilkt plēvi. No šejienes arī kursē kuģīši, izbraucien kuģīši, tikai es nezinu, cik viņi maksā. Pārvietoties ar ne tikai vilcienu, bet arī pār kuģītu prāmi no vienas ciematiņa uz citu, no vienas pilsētas uz citu. Principā vienalga, jā, nākamais vilciens ir klāt, taku izgājām, pilsētiņu bišķiņu apskatījām. Un nākamais vilciens kāpjam iekšā un braucam līdz pat gala punktam. Mūsu gala punktam. Tātad stācijas kafejnīcā ir ļoti demokrātiskas cenas kafijai tējā. Parastā amerikāno maksā tikai 2 eiro. Tikai 2 eiro. Tas ir vienkārši, tas ir pa lēto salīdzinot ar cenām pilsētiņā lejā pie pašas jūras. Tā kā ņemat vērā. Tātad beidzot es tiku pie savas kafijas. Beidzot varam bišķīņi atsēsties un atpūsties un doties tālāk. Doties atpakaļ. Doties, principā pulkstens jau ir 5, jā, jau diena iet uz beigām. Apskatīsim Monterosso un tad gan mēs dosimies jau atpakaļ uz viesnīcu. Nu tad aiziet Monterosso. Oļu pludmalīte. Wow, smuki tur izskatās, iespīt saulīte uz kalniem. Kāpēc nevarēja pirms pāris stundām būt tāds laiciņš, vai ne? Mēs jau varam braukt atpakaļ vēlreiz piestāvēt. Vēlreiz iziet atpakaļ ceļā? Nē, paldies!
Nu, ko tad? Cinque Terres 5 zemes ir apskatītas un var pamazām doties uz viesnīcu. Vai ne? Bišķiņ jūtās nogurums. Varētu vēlreiz izviet. Tā pirmā kāda bija? Rio Maggiore. Rio Maggiore. Otrā? Manarola. Manarola. Trešā? Nevienu tu nezini. Neatceros nevienu. Vīrs. Korniglija, jā. Trešā? Tā ceturtā? Ceturtā. Vernazza. Vernazza. Viena Un atrodamies pēdējā Monterosso. Nevar būt. Uzlas pēc 6:12 pēc 4 minūtēm. Trešā platforma, kur ir? Eku pašā galā, trešā platforma. Divas takas iesim riktīgi. 1 stunda 40, un otra 2 stundas. Man liekas, ka tā trus bija vieglāk. Vai nu mēs vienkārši sen neesam gājuši, vai nu, es nezinu. Nu, ko tad esam atpakaļ Spēcijā no Monterosso. Mums aizņēma ar vilcienu atbraukt 15-20 minūtes no Monterosso līdz Spēcijai atbraukt. Un viss tagad ejam mazgāties un vakariņās. Mēs esam pelnījuši vakariņas normālas. Jā, ieraudzīsim cenas un atkal pārpār. Un atkal iesim uz numuriņu maizītes taisīt. Var jau atļauties, arī Latvijā daudz kur ir līdzīgas cenas, vienkārši runa par to, ka tu katru dienu nevari atļauties sev pirkt vakariņas uz 2 personām par 30-40 eiro. Diezgan daudz naudas jāiekrāj tam. Tātad un vēl viens liels pluss, kas mums ir. Vilciena stacija ir šitien, bet viesnīca mums ir tikai minūtes gājienā no šejienes. Tikai minūte jāiet. Minūte 2, visu mēs esam viesnīcā. Vienkārši perfekti. Nekur nav jādodas tālu, jāsteigā, jāpārsēžās, kaut kas jādomā. Kas plāno? Kas mums plānotājs? Lūdzu, ja kas, drīkstat griezties pie viņas, jo vajag saplānot. Nu, nevienmēr ir perfekti, bet šoreiz ir. Paši redzat, kā saplānojās. Otrie ēdieni vismaz 15-14. Un tad ejam. Mēs esam nolēmuši, ka šodien ēdīsim šeit. Tavērnē tikko atvērusies, burtiski pirms minūtes. Un kas te nevar iet iekšā, kāpēc zem viss sārā? Ideāli. Šodien šitanī tavērnē strādā tikai rezervācijas. Tāpat nevar atnākt no pārējas. Mēs varam normāli kaut kur dabūt ēdienu. Es jums parādīšu, kā izskatās. Viss ir rezervēts, visi galdiņi ir rezervēti. Tad mēs varējām dabūt galdiņu uz 9:30 tikai, bet mums īsti nedara. Tagad ir tikai 8. Viņi pilni jau rezervācijas pilnas. Tāpēc meklēsim kaut ko citu. Jā, bet kā redzējāt, bija vairāki cilvēki, kas šeit jau bija noskatījuši. Un visi, jau rinda stāvēja. Visi aizplūda citur. Nu neko, ejam meklēt kaut ko citu. Bet cenas ļoti labas. Ņemiet vērā, rezervējiet. Ja braucat kādreiz un gribat pa lēto un labi paēst, jo vispār labas atsauksmes bija, ka tā ir lēta un laba vieta ar foršu apkalpošanu. Un arī, kā redzējāt, foršu interjeru, viss tādā viduslaiku stilā. Tad pierezervējiet laicīgi galdiņu un tiksiet pa lēto paēst. Jo otrie ēdieni bija līdz 15 eiro, kas ir ļoti lēti priekš šejienes. Iekšā. Inside. Jā, mēs ejam iekšā noteikti. Jā, šeit, man liekas, ka viss pīpē. Nu, ko atradām šādu te. Nav variantu, tepat arī jāsēž nost. Nu, pēc tam laitē. Thank you. Tātad es ņemšu lemon chicken eskalopes. Sieva eggplant parmezānu ņems. Vēl mēs paņemsim friškas klāt, jo tas neietilps šī cenā. Un, protams, visur klāt būs Coperto, €50 no cilvēka. Yes, it's okay. Thank you. And 1 Coke. Thank you. Are you like a YouTuber or something? Yeah. Yeah. Yes. Yes. It's really famous or? No, not yet. We are going to that. It's like a journey. Yeah, we're traveling. Yeah.
I'm glad to be there. Yeah. Tā, ko tev tur atnesa? Man Virgin kolādā atnesa. Izstāst baigi garšīgais. Bezalkoholiskais. Bezalkoholiskais, jā, kokteilīts. Iedos man pagaršot? Nē. Tā nē. Labi. Man original koliņa būs. Jā. Un lēdotnes mums ar citroniņu. Es visu var izdzert. Kāda kokteļa čips? Garšīgs. Tiešām kā pina kolādē. Tikai bez alkohola. Atnesa, mums jau ar ēdiens ir atnācis. Bene così, no? Salāti klāt. Tu tomēr ir salāti klāt. Nu jā. Cik te gaļiņas ir, beidzot es paēdīšu gaļiņu, nevis pīca un friškiņas. Kā es esmu noskums pēc friškiņām, ja jūs esam noskumuši pēc Latvijas pīcu noēduši, es noskumuši pēc Latvijas ēdiena esam. Īstenībā ir jābišķi. Ir bišķi, jā, prasās tādu kārtīgu karbi ieravēt tādas salātiem un friškiņām. Labu apetīti. Vistiņa. Svaimīgais cilvēks ticis pie gaļas. Man bakužāniņš ar parmezānu. Almost. Not good. Nav good. Nav naudīju metri, vai? Viņš ar saka, ka... Nav naudīju metri. 95, ja? 1,92 m, jā. 92? 1,92 m. Pierakstiet lūdzu visi. Viņiem nestrādāja karšu norēķina aparāts. Tad mēs smējāmies, ka nekas nav perfekts, pat tehnoloģijas. Viņš teica tikai Ķīna. Tikai Ķīna ir perfekta. Tad aparāts sāk strādāt, bet tagad itāļu internets atteicās sadarboties ar mums. Tev nav? Nebūs pavēlti šodien. Šodien pavēlti būs mums. Mums nav skaidrs naudas. Tagad melojam mēs vienkārši, ka viņš izdomāja. Melis. Tāds melis ir vējs. Nē, bet ja es nevaru paņemt, tad man prikt. Stum projām uz turieni. Tāda normāla maizes šķēlīta. Speciāli priekš tā komentētāja, kurš mums vienā no Albānijas sērijām visus ceļināt virsū. Tur vispār tā kā upe tek pa to melnzemi. Tas ir vienkārši ārprāt. Šādādas lietas, kāds pirmo reizi redzu. Vienkārši 5 mašīnas stāv malā. Par ko es tev runāju? Galvenais, lai nav kaut kāda ceļa izskalojumi. Pasies, visi lauki pilnīgi ūdenī. Tas ir ārprāts, viņš jau 10 centus ir norījis. Es tev rādīšu to, lai tu gribi mani apčakarēt. Tātad katram pie mājiņas ir galdiņš ar krēsliņiem. Bet mums nav galdiņa ar krēsliņiem. Nu ejam, davai kārtīgi. Tur normāli pa krievisku izlamāsimies to līdzi. Nē, bet Kurais ar slēdzina bišķi nestrādā, čakarējās, bet... Mums ir līdzi riktīgi itāļu makaroni. Ko mēs te redzam? Via Riga. Kā jums? Rīgas iela ar šitanī kempingā izrādās ir.